Depresija ir apjomīgs psihisks traucējums, kur amplitūda ir no skumju un bēdu simptomiem līdz pat nozīmīgai un psihotiskai depresijai. Visiem depresiju veidiem raksturīgi šādi simptomi – skumjas, prieka zudums par ikdienas aktivitātēm, raudulīgums, bezcerīgums, vainas sajūta, bezvērtības sajūta, kā arī paaugstināta atkarība, zema enerģija un nogurums. Palīdzības piedāvājumi ir ļoti dažādi un daudzveidīgi. Un tas absolūti ir nekas, ja sākumā neizdodas atrast īsto ceļu vai īsto pieeju. Jo tādēļ, ka mēs esam tik dažādi, mums nevar patikt viens un tas pats. Tādēļ jāmēģina vēlreiz un vēlreiz, līdz beidzot atrodās īstā terapija. Garīgās veselības profilaksei un uzlabošanai, protams, palīdzēs veselīgs dzīvesveids, regulāra ēšana, gulēšana, sportošana, zāļu tējas un aptiekās piedāvātie līdzekļi. Piemēram, depramīna, dabisks izcelsmes safrāna ekstrakta tabletes. Depramīna palīdz ilgstoši saglabāt labu garstāvokli un skaidru asu prātu. Šīs preparāts ir labi sev pierādījis cilvēkiem, kam ir tādas pagaidu problēmas, kādas sarūktinājumi dzīvē, vai atkal stress, īslaicīgas problēmas darbā, vai arī ģimenēm, cilvēkiem, kas jūtās tādi nervozi un neapmierināti dzīve, arī nomākti. Tas varētu būt viens no līdzekļiem, kuru radītāji ir līdzīgās domās ar mani. Respektīvi, ķīmiski procesi ir nepieciešami, un šad tad vajag kaut ko lietot. Bet viss tas ir jāpārdomā un jāpamēģina. Safrāns palielina neiromediātoru dopamīna, arī laimes hormonu serotonīna koncentrāciju. Serotonīns ir viela, kas mazina stresu un palīdz atslābināties. Klīniski novērots, ka safrāna ekstrakta lietošana palīdz justies labāk, bet nedod sintētiskajiem antidepresantiem raksturīgas blaknes.